Нормально все. Klubi Lohu. Esam klubi Lohu. Jauns darbs, skaties. Klubi Lohu vai klubi Lohu? Ne, tāpat nav klubi Lohu, tā ir Kehela. Šodien mēs esam atbraukuši uz Kehelu. Konfigurācija nedaudz savādāk, kā mēs domājām, bet man liekas, ka šī konfigurācija būtu interesantāka kā tā, kura bija iepriekš, tāpēc būs ļoti interesanti ietestēt jauno trasīti. Tā kā jā, es domāju, ka treniņi būs arī forši, jo saulīt spīd, izgulējos. Garīgais labs. Garīgais ļoti labs, tā kā Jā, nevar sagaidīt gaidām treniņus, tagad vēl jāaiziet tehniskā komisija pirms treniņiem, lai pielaistu noteikti pie sacensībām, bet jā, garīgais forši, gaidām treniņus un te jau parādīsim, ko vislabāk mākam un ko zinām. Pirmais treniņš. Nevar sagaidīt iztestēt jauno trasi, konfigurāciju. Tagad būs interesanti. Garīgais labs, mašīnā it kā viss strādā, tā kā tik jāprāt. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record, for the record, for the record, for the record. Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. 8-6 all the hay. I won't get a ball today. Got lost in the ball and eggs. I'm flipping the balls, I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record deals. Tell them talking college with a quote. On record, off record. I still want the act, not the ghost. Trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record.
count wins when they got it. Nogo paņēmu. Centos ātrāk izbraukt trasi un treniņā nogo paņēmu. Bet pēdējā treniņa braucienā bija labi. Nebija nogo un treneris teica, ka bija tīri normāli. Un jā, trase baigā ātrāk, kas mani pārsteidza, kad otrais ir pilnīgi galā, tad tur rodas vienkārši ceri, kad neizslīdēs ārā. Beigti sanāk ir forši, bet būs bišku vēl jāpieliek, lai būtu labāks rezultāts. Žēl, ka nav treniņu vairāk, tagad ir pēc pāris stundām, 2-3 stundām ir jau kvalifikācija. Bet būs labi, darīsim, ko varam. Čau. Tīs būs kvalis. Jāfokusējas uz savu priekšējo braucienu, viss būs kārtībā, jāvarot tāpat kā treniņos labākie. Jātēmē uz 95 plus. Vienmēr jātēmē uz 100. Te jau redzēs, kā sanāks. Cerams, ka viss būs labi. Saules pie acīm. Vai vēl bišķi tur ir? Tagad redz kaut ko. Gaidām kvali. Man liekas, esam gatavi, tehnika gatava. Noskaņojums ir foršs. Tagad vēl kaut kāds 20 minūtītes ir jāuzgaida. Un tad būs jālaiž trase un jāparāda labākais rezultāts. Ja kõiki nimed enam kohe meelde küsigi, kaua sina sõitnud oled? tur uz 3 riteņiem pabrauc. Bišķiņ, jā. Bet tāpēc ieskrējos ritīgi. Nevarēju saprast, varbūt riebas nekārtīgi uzsildīju, varbūt vienkārši prātri ieskrējos. Bet bišķi izbraucienu ir ārā. To čieku riebāšu dibenā. Bet otrajā braucienā noteikti baigi nebraukšu lēnāk. Vienkārši bišku, varbūt minimāli lēnāk. Jo bija varbūt bišķi par ātru. Bet kopumā priekš pirmā brauciena ir tāda bāzīte, 85 punkti, tad vienkārši otro iesoli un viss pofīgi.
sõidetud. kuidas sa jõudsid selleni? No sõpradega alustasime, hakkasime garaaži all vaikselt tuunima ja nii ta läks. Ko gaidām top 32. Ir jau uznācis vakars. Laiks ir skaists. Nav lietas, ir savs asfalts, bet asfalts sākas slīdēt. Katru minūtu vairāk. Tā kā jā, esam uzlikuši gaismiņas mašīnai, lai izstītās iespaidīgi. Tā kā būs forši, būs smugs brauciens un es domāju, būs forši pavīts laiks. Juba on päris piruetti teinud ja ootamine. Visu mašīnai bija aizmuguram priekš golfs beidzās. Šai ir golfs. Un kaut kāda slikta trūkšana ap viņas. Bļāģi! Teine kord, one. No, kas stūrs tā lampa pufi, galvenais ir stūrēšana tik galvā.
paarist läheb edasi Daniel Spaumanis. Siiva cīņa, ne? Nu, bija jau pēc pirmā brauciena diezgan liels advantage. Pēc, ka viņš iztaisnojās, man liekas, man pateica, paldies tev liels. Man liekas, ka mans pateicis, ka kaut kādu kļūdiņu uztaisīju, tad es zināju, ka nevajag tā kā pilnīgi vaiprātīgi spiest, bet tāpat tās nobraucām godam un man šķiet, ka ir ļoti forši. Man patīk braukt tumsā, vienkārši ejam tālāk un viss. Ja siin vähemalt alguses suudab Remi tükk maad paremini kui esimeses duellis ennast järgi hoida. Võrreldes esimese sõiduga Remi poolt on küll parem sõit. Vaatame, kuidas see lõpp on. Seal Lange motokeskuse kurvis on tegelikult, ma ei tea, kas pealtvaatajad näevad, aga interneti kaudu drift-televisiooni ja Immermannis kohe stardis ja oli lähedal ka kontakt siin kohe enne arvestusala algust. Ja Immermannis jätab enne lunakurvi vahe sisse. Seda ka kohtunikud lubasid. Aga nüüd ikkagi Immermannis tundub, et jälitusosa on ka väga hea. Ja mõlemad sõitjad läbisid selle duelli seekord vigad, et seal ma sain minna kohtunikke vaatama, aga teine kord, one more time selles paaris.
Daniel Spaumanis. To top 8 advance, Daniel Spaumanis. Steven Fleeks. Viimeinen. Laiks ir. Busā sānā savilcēja. Savilcēja vajag? Jā. Sānā. Jau savilcēja. Sānējās durvīs. Daudz. Vēl laiks ir pusotra minūte. Kāds stūri būs, tāda būs, skatīsimies, jā? Bet nevar atrozīt savilci. Nepaspēc. Nu, bļē, nepaspēj. Nepaspēc. Mēs nepaspēsim savilci. Ciet. 25. Vēl. Bļē, atslēg 22. 20 sekundes. Jau tā vēl aizžam lejā. Visā te lienārā. Ati. Nāc. Kā ir atstā ir vecīt, neko nevar izdarīt. Nu, pagad, es stūri šķīri. Ko te jūs tur skatāties, bļē? Es stūri taisni. Taisni. Normāli, viss te vajag daudz. Būs labi. Ja nüüd läks Baumanis hästi ettevaatlikult. Ega tal, kui ma õieti mäletan, siis rohkem eksida ei ole võimalik. Aga Steinbergs jah, näitab taaskord väga ilusat jälitust. Istub väga ilusti ukses. Poolte vahetuseks jätab ennast sinna ruumi vahele. Tullakse Vääna kurvis. Lange tagasipööre ja kohe jõutakse FS-i finišisse. Esimene sõit on sõidetud, stardikäksus on antud. Steinberg sees ja Baumanis järgi. Baumanis kohe alguses. Ja tullakse, tundub, et Steinberg sees juba sabaklipis läks natukene välja ja sealt vist hakkas väheke vibelema. Ja tundub, et siuke tolmupill vist isegi oli üleval ja sealt natukene viltu. Tundub, et seal Steinbergsi autol miskit on häda, torbik, mille ta välimise markeris kaasa võttis ja edasi läheb siit Daniel Spaumanis.
võitjana edasi Daniel Spaumanis. To the final advance Daniel Spaumanis. Siim Oskar, kuna ta ise kasutas ennem just seda teisele pool keeramist, siis hoidis auvauklikult vahet. Ja Siim Oskar hääl. Ja paraku natukene laseb jälle Avesko rendikurvis väheke vahet sisse. Lõikab Vääna kurvis väheke seest ja jõuab põhimõtteliselt järgi. Langes uuesti ukse peale. Ja üle FS-i finiši. Ja Baumanis kohe temal omaselt esimeses kurvis kohe ründama. Ja Baumanis, nii nagu me oleme teda harjunud siin nägema, siis ega ta ei jäta sinna vastasele mitte mingit ruumi. Ta istub nii ilusti tal küljes. Ja poole vahetusega kohe Siim Oskar häälel uuesti ukse peal. Ja nüüd läks natukene langekurvis liiga lähedale. Ja pidi laskma sealt otseks. Vēl jau nezinu, vai pirmā vai otrā. Ir. Vēl jau nezinu. Pirmais. Tātad vakar aizvedījām pirmo. Tāpēc es gribēju, lai es pirmais zināju, ka šī kamera. Bļēns lietas. Vakar bijām 5. posmā. Tas bija diezgan svarīgs posms priekš kopvērtējumā. Un, jā,
Bija vienā dienā visi braucieni, treniņi, kvalifikācija un top 32. No rīta treniņi bija tīri labi, centāmies pieslīgt pie trasi. Un tad jau nāca kvalifikācija un kvalifikācijā braucieni bija labi. Pirmajā bija 79,5 punkti. Tikai dēļ tā, kad es notriecu konusu un pārvietoju pa trasi viņu, kas man atņēma ļoti daudz punktu, tam būtu bijis noteikti virs 80. Bet, nekas. Otrajā, protams, gribēju vēl labāk izlabot. Iebraucos, bija labi, iemetiens bija skaists, plašs, bet ejot atpakaļ tā kā līkumā, es notriecu vēl vienu pilonu ar aizmuguri, kas man atkal atņēma vairākus punktus. Bet tas nekas, bija 78 punkti, kas man ierindoja 9. vietā, un es uzskatīju, ka tas bija labs rezultāts priekš kvalifikācijas, bet varēja labāk. Tad bija sapulcs pēc kvalifikācijas, un tad bija top 32. Sākās 8:30 vakarā. Un man bija laikam 4. brauciens, un nesanāca tā kā gribējās, bija maza avārija. Tad man bija pārbrauciens pēc tam, kurā, 2, pirmajā bija normāli, bet dēļ tā, ka stūra nefunkcionēja, es netrāpīju pirmajās 3 kastēs. Un tad bija pēdējais pārbrauciens, kur man diemžēl padevās stūris iekārta sūknis, un es neko vairāk nevarēju izdarīt, un stūra negriezās vispār. Bet bija forši, izbraukājāmies. Pagaidām esmu top 10 palicies, 8. vieta, es pieļauju. Tā kā gaidām rezultātus un gaidām pēdējo posmu, kur parādīsim, ko mēs mākam, un izdarīsim visu vēl labāk un vēl kvalitatīvāk, lai būtu labāks rezultāts un pašiem būtu prieks skatīties uz savu aizvadīto sezonu un būtu ko atcerēties, kad bija skaista sezona un laba vieta. Kā jau Mārtiņš minēja, mēs vakar aizvadījām 5. Latvijas drifta ieskaites posmu, kurš notika Kehlas trasītē, Igaunijā. Konfigurācija bija nedaudz savādāk, kā mums sākumā teica. Tādēļ mums bija neliels pārsteigums, bet es teiktu, ka tas pilnībā nekā mūs neietekmēja, jo mēs diezgan ātri piešāvāmies pie trasītes. Un trasīte mums ļoti patika. Man ļoti patika. Viņa bija ļoti tehniska, viņa bija daudz garāka kā iepriekšējā konfigurācija. Bet mēs pie viņas pieredām un kvali nobraucam diezgan labi. Es uzskatu, ka es varēju labāk, un es domāju, Mārtiņš arī noteikti varēja labāk. Man pirmajā kvalī gāju all-in, un pirmajā līkumā es nedaudz par ātri ieskrējos, vai arī varbūt, es nezinu, varbūt vienkārši apstākļu sakritība, bet es pa tālu izslīdēju un trāpīju tāda, tur ir tāda bedrīte, varbūt ne bedrīte, bet tāds, gabaliņš jāsaka, kur nav asfalta. Tādēļ es izslīdēju ar vienu ratāru no trases, bet es turpināju braukt un galu galā dabūju 85,5 punktus. Ņemot vērā, kad es izslīdēju ārā no trases ar vienu ratu un vienu brīdi pat bija, uz 2 ratiem vai uz 3. Es saku, ka viens rats bija ļoti, kreisais priekšējais rats bija ļoti augsts no zemes, bet es turpināju braukt un, manuprāt, priekš tā, kad es izlaidu vienu ratu ārā, tas ir diezgan labs sniegums. Un otrajā braucienā es zināju, ka man ir pirmais brauciens, un ka pirmajā braucienā ir diezgan labi punkti, un ka jau es esmu iekšā. Un otru braucienu centos uztaisīt tāpat kā pirmo. Pirmā zona man sanāca, otrā arī, trešā arī, bet tad es bišķiņ sajaucu savu līniju, jo es varbūt netrāpīju tieši tur, kur es gribēju, bet es sapratu savus kļūdas, un uz tandēmiem viņas izlaboju. Un es teiktu, ka tandēmos man gan arī katrs brauciens bija vienāds, un es esmu ļoti priecīgs par to. Top 32 man stājās pretī Mārtiņš pats. Bija, manuprāt, ļoti labs brauciens, bet Mārtiņš vienā vietā, man liekas, iztaisnojās. Jā, Mārtiņš vienā vietā iztaisnojās, tāpēc man jau pēc pirmā brauciena bija diezgan liels advantage. Otrajā braucienā man bija jābrauc pret Igauni ar turbožurku. Viņš kopumā brauc diezgan labi, tāpēc es zināju, ka viņam varētu diezgan tuvu sekot. Pirmais man bija līdz, tāpēc es jau pagaidām par to varēju neuztraukties. Otrajā braucienā man atkal bija priekšrocība, jo Igaunis iztaisnojās, vai arī viņam, viņš neiztaisnojās, bet viņš ieskrēja sienā un atcitās pret mani tādēļ. Man salocīja stūris stieni, bet mēs paguvām
sataisīt pa īso laiciņu stūrstieni. Un tikām uz top 8, jo tā bija igauņu kļūda. Un es esmu ļoti priecīgs, ka tiesneši to saskatīja, jo bija tumsa, un tiesnešiem arī bija ļoti grūti vērtēt. Top 8 man stājās pretī Armāns Steinbergs. Mums bija pārbrauciens. Pirmais brauciens mums bija, es teiktu, diezgan līdzīgs. Mēs abi divi ļoti labi nosakojām, un līde arī bija diezgan forši. Tam mums bija pārbrauciens, un pārbraucienā Armāns izlaida vienu riteni ārpus trases. Tādēļ viņš apgriezās vai ieparkoja. Un jā, es dabūju uzvaru, tad top 4. Pareizi, jā, Matīs Lācis. Tas arī bija ļoti skaists brauciens, jo Matīs ļoti tuvu nosekoja un ļoti labi nobrauc līdu, kas man arī, es zināju, ka viņš ir labs braucējs un ka viņš ir stabils braucējs. Tādēļ es zināju, ka es viņam varu uzticēties un varu braukt tuvu. Tādēļ, jā, bija ļoti interesants brauciens, es ļoti viņu izbaudīju. Mēs tikām tālāk, un finālās man bija jābrauc pret Igauni, viņam arī bija 15 gadi. Džeks arī ļoti labi nobrauc, varbūt līdā nedaudz kaut kur uztaisīja kaut kādas korekcijas. Jā, viņš arī pēdējā līkumā, kur ir ļoti strauši tāds apgrieziens, viņš ieparkoja savu mašīnu, tādēļ man vienkārši nebija kur palikt, un es biju spiests iztaisnoties. Bet jā, tiesneši to saskatīja, un mēs uzvarējām. Tā kā es esmu priecīgs par vakardienu, un vakardiena bija arī diezgan svarīga priekš manis kopvērtējuma ziņā, jo tagad visi punkti ir atvērti, un viss ir atkarīgs no pēdējā posma, tā kā gaidām pēdējo posmu un darīsim, ko varēsim, un viss aizies. Meksikāņiem jāvelk jaka. Jā, bet man tāpat viņa. Paļa. Es nezinu, tas ir tālu, ne? Tajā beigtajā Bavarē. Pūcē. Aizvērs. Aizvērs mums. Tu filmē?